Lietišķās informācijas dienesta rīkotajā lielseminārā Rēzeknē Finanšu ministrijas tiešo nodokļu departamenta direktore Astra Kaļāne informēja par jaunāko nodokļu politikā, iepazīstinot gan ar jauno uzņēmumu ienākumu nodokļu režīmu attiecībā uz dividendēm, kas ienāk no ārvalstu uzņēmumiem, gan mazo uzņēmumu nodokļu režīmu konsolidāciju, gan arī citiem jaunumiem. Ar 13. gadu mums stājies spēkā ļoti labs uzņēmuma ienākumu nodokļu režīms, kas nozīmē, ka dividendes, ko Latvijas kapitāla sabiedrība saņem no citām kapitāla sabiedrībām ārvalstīs, viņas neapliekas ar nodokli Latvijā. Izņemot vienu gadījumu, ja šīs dividendes tiek saņemtas no zemu nodokļu vai beznodokļu valstu kapitāla sabiedrībā. Līdzīgi arī, ja Latvijas kapitāla sabiedrība izmaksā dividendes citai kādai kapitāla sabiedrībai uz ārvalstī, vai ar Latvijas iedarbību, arī šīs dividendes Latvijā neapliekas ar nodokli. Tad, jebkura kapitāla plūsma caur ieguldījumu Latvijā vai no Latvijas ārā un dividendu maksājumiem Latvijā ir ļoti labvēlīgi tādā ziņā, ka veidojas šis holdingu režīms, ka Latvijā ļoti izdevīgi ir veidot mātes uzņēmumu, jo izmaksātās dividendes neapliksies un arī saņemtās dividendes neapliksies. Tas ir attiecībā uz dividendēm. Līdzīga pat kārtība ir, ja Latvijā izveidot kapitāla sabiedrība, pārdod ārvalstīs izveidot meitas sabiedrību, respektīvi citu kapitāla sabiedrību. Arī kapitāla pieaugums, ko Latvijas kapitāla sabiedrība gūst pārdodot kapitāla daļas citā kapitāla sabiedrībā, arī Latvijā netiks iekļauts ar nodokļu apliekamajā ienākumā. Arī tas mums ir tāds, manuprāt, ka labvēlīgs režīms. Un arī šo režīmu nepiemēros, tad ir šī kapitāla sabiedrība, kuru atsevinās būs izveidota zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs. Tad pret visām valstīm ir ļoti labvēlīgs šis režīms attiecībā uz kapitāla plūsmu, izņemot zemu nodokļu un beznodokļu valstis. Ir pieņemta koncepcija par mazo uzņēmumu nodokļu režīmu konsolidāciju, un viņa paredz nākotnē ieviest minimālo nodokli, bet minimālais nodoklis 36 lati gadā, un tas būs attiecināts tikai uz neaktīviem uzņēmumiem, kuri vispār neko nedara, kuri nemaksā nekādus nodokļus, kuri ir neaktīvi. Pēc pārējais perioda, 2 gadu perioda atcelt fiksēto iedzīvotāju ienākumu nodokli mums ir tāds veidojums 5% no bruto ienākuma, ieviest minimālo patentu pensionāriem 12 latu gadā, ja ienākumi no saimnieciskās darbības, respektīvi citas kaut kādas aktivitātes nepārsniedz 2000 latus gadā, pārskatīt patentu maksas, radīt labvēlīgas normas mikro uzņēmumu pārveidēt par parastu nodokļu maksātāju un ieviest nodokļu pretizdarīšanās normas. Ar 2014. gadu mums ir paredzēts ieviest elektroniskās algas nodokļu grāmatiņas, tāpēc visiem grāmatvežiem un uzņēmumu pārstāvjiem iesaku pievērst uzmanību šī gada otrajā pusē normatīvu aktu regulējumu attiecībā uz to, kādā veidā mēs gūsim informāciju attiecībā par mūsu personām un viņu algas nodokļu grāmatiņas ierakstiem. Un attiecībā uz 13. gadu mums ir sagaidāms kādu tāds jauns regulējums attiecībā uz aizdevumiem darbiniekiem, valdes locekļiem un jauns regulējums tādiem uzņēmumiem, kuriem nav neviena darbinieka, bet ir apgrozījums. Respektīvi, kādā veidā šādiem uzņēmumiem var veidoties apgrozījums, ja neviena persona viņā nestrādā. Un tas ir domāts regulējums attiecībā uz valdes locekļiem, kā kādā uzņēmumā var darboties, kā viņš var darboties bez neviena darbinieka. Šobrīd Saeimā ir grozījumi mikro uzņēmumu nodokļu likumā, kas paredz, ka mikro uzņēmumu nodokļu īpašniekam ir jāinformē darbinieki 1 mēnesi pirms mikro uzņēmumu statusa maiņas, respektīvi, ja uzņēmumam ir šaubas, vai viņš varēs saglabāt šo statusu, viņam jāinformē darbinieks 1 mēnesi iepriekš. Un, ja viņš nav darbinieku informējis, tādā gadījumā darba devējs turpina maksāt personai noteikto algu un nodokļus maksā uz sava rēķina, vismaz 1 mēnesi pirms viņa brīdināšanas, un attiecībā uz tiem mikro uzņēmumiem, kuri ir slēpuši savu apgrozījumu vai darbinieku vai skaitu, un tādējādi pēc vairākiem taksācijas periodiem konstatējuši, ka viņiem pārsniedzot kādus kritērijus būtu bijis iepriekšējos periodos jau jāzaudē mikro uzņēmumu nodokļu maksātāja status, viņiem attiecībā uz šiem periodiem piemēros 20% nodokļu likmi, nevis līdzinējo 9% nodokļu likmi, tādējādi cenšoties izvairīties no tiem gadījumiem, kad
mikro uzņēmumi mākslīgi slēpj šo rādītāju pārkāpumus.